Labrīt! Labrīt ar tiem, kuriem neesmu vēl apsveicinājies. Esmu priecīgs būt šeit un esmu arī satraukts. Tāpēc, ka tēma, par ko mēs turpināsim šajā rītā sludināt, tā būs par seksualitāti. Nav jau nemaz tik viegli par šo tēmu runāt, vai ne, tīpaši publiski, bet labi, ka mēs to varam darīt. Un es aicinu, ka jūs varat piecelties kājās un lasīsim šo rakstu vietu no vēstules korintiešiem. Mēs lasām tālāk šos pantus, mēs ejam cauri šai korintiešu vēstulē. Tad lasīsim no pirmās vēstules korintiešiem no 7. nodaļas, no 1. līdz 16. pantam. Vēstule korintiešiem 7. nodaļa no 1. līdz 16. pantam, un es aicinu, ka jūs varat arī paturēt šo raksturvietu sev priekšā, jo no tās arī sludinās šajā rītā. Tad tur rakstīts sekojoši. Par to, ko jūs rakstījāt, ir labi vīrietim atturēties no sievietes, bet netiklības dēļ katrs, lai ir pie savas sievas, un katra, lai ir pie sava vīra. Vīrs, lai pilda laulības pienākumus pret savu sievu, tāpat arī sieva pret savu vīru. Sievai nav varas pār savu miesu, bet vīram. Tāpat arī vīram nav varas pār savu miesu, bet sievai. Nenovērsieties viens no otra, kā vien savstarpēji vienojoties uz laiku, lai atbrīvotu sevi lūgšanai. Un tad atkal varētu būt kopā, lai sātans jūs nekādinātu, izmantojams jūsu nesavaldību. To saku jums atvēlēdams, bet ne pavēlēdams. Es gribu, lai visi cilvēki būtu tādi kā es, bet katram ir sava īpaša dāvana no Dieva. Vienam tāda, otram citāda. Es saku neprecētajiem un atraitnēm, tiem labi palikt tādiem pašiem kā es, bet ja nevar valdīties, lai precas, jo labāk ir precēties nekā degt kaislē. Precētajiem es pieprasu, tomēr ne es, bet kungs pieprasa sievai no vīra nešķirties. Bet ja tā šķirtos, lai paliek neprecēta, vai arī lai izlīgst ar vīru, tāpat arī vīrs no sievas, lai nešķiras. Pārējiem, nevis kungs, bet es pats saku, ja kādam brālim ir neticīga sieva, un viņa tomēr labprāt grib ar viņu dzīvot, lai viņš to neatstāja. Ja kādai sievai ir neticīgs vīrs, un viņš tomēr labprāt grib ar viņu dzīvot, lai viņa neatstāja savu vīru, jo neticīgo vīru dara svētu viņa sieva, un neticīgo sievu dara svētu ticīgais vīrs. Jo citādi jūsu bērni ir nešķīsti, bet tagad tie ir svēti. Ja neticīgais šķiras, lai šķiras, tādā gadījumā ticīgais vīrs vai sieva nav saistīti, jo Dievs jūs ir aicinājis mieram. Kā tu zini sieva, vai tu izglābsi savu vīru, vai arī kā tu zini vīrs, vai tu izglābsi savu sievu. Amen. Paldies, Dievs, par tavu vārdu, un tiešām palīdzi mums caur šo vārdu, caur šo mācību, kas šeit ir, palīdzi mums redzēt tevi. Palīdzi, kungs, mums mīlēt tevi, palīdzi mums arī no jauna nodoties tev. Un mēs lūdzam, Svētais Gars, ka tu nāc mums palīgā un iededzina mūsu sirds no jauna, lai mēs degam par to, ka mīlam tevi un mīlam savus tuvākos. Tev Tēvs un Dēls un Svētais Gars pateicību šajā rītā, un paldies, ka tu esi šeit un jau darbojies un svētī mūs caur savu vārdu. Amen. Amen. Jūs varat apsēsties. Ja jūs jautātu, vai teiktu patiesībā kādam no saviem paziņām vai darba kolēģiem, kur jūs zināt, ka viņi nav kristieši, un ja jūs viņiem teiktu, kā viņiem rīkoties viņu seksuālajā dzīvē. Ja jūs viņiem teiktu, tu nedrīkst šo darīt, vai tu nedrīkst to darīt, un šis ir tas, kā ir rakstīts Bībelē, šis ir tas, kā tev ir jādzīvo. Visticamākais, ka tā prasti izsakoties, jūs pasūtītu 3 mājas tālāk. Un kāpēc? Jo cilvēks, kuram nav Dieva, viņam nav nekāda atskaites punkta. Dievs kā tāds viņam vispār neeksistē. Un kaut vai mēs, kristieši, mēs ticam, ka tas modelis, ko Dievs ir radījis un ko viņš ir atklājis savā vārdā, kad laulība ir starp vīrieti un sievieti, laulības derībā un uz mūžu,
ka tas ir labākais, vienalga, vai tu esi ticīgs vai neticīgs, tā ir labākā izvēle. Bet neticīgam cilvēkam, visticamāk, viņam neeksistē vispār tāda sapratne, vismaz Latvijas kontekstā, aizvien vairāk un vairāk, un viņš vienkārši nesapratīs, par ko tu runā. Savā ziņā tas būtu kā bārenim teikt, ka tev jārīkojās tā, jo tev tēvs vai mamma, viņi būs dusmīgi, un tas bārenis teiktu, bet man nav tēta un mammas, es tā kā nesaprotu, par ko tu vispār runā, man nav tāda atskaites punkta. Un redziet, citādi ir tad, ja tu pazīsti Dievu. Citādi ir tad, ja tu esi Dieva bērns. Kā man patīk, ka Dieva gars jau zina, kā vadīt dievkalpojumu, un kad viņš taisni ieliks šo dziesmu Miķelim, nezinot, ko es teikšu. Bet šis atgādinājums, ka domājot par seksualitāti, ka vispirms, ja tu zini, ja tu esi Dieva bērns, ja tu esi Dieva dēls vai meita, tas maina pilnīgi visu, vai ne? Ja tu esi nācis pie Dieva caur ticību, ja tu pazīsti Dievu, ka tu zini, ka viņš ir mīlošs un ka viņš ir svēts, ja tu esi piedzīvojis, ka Dievs tev ir piedevis tavus grēkus, ja Dievs tev ir devis savu garu un caur kuru tu esi piedzīvojis Dieva mīlestību, un ja tu esi sācis šo Kristus mācekļu, kristiešu ceļu, šo svētceļojumu, un ka tu zini, ka tavā dzīves beigās tur gaida Dievs, debes Tēvs ar atplastām rokām, un ka viss šī dzīve tev ir ceļojums pretī viņam, tas maina visu, vai ne? Tas maina kā mēs dzīvojam. Ja visa tava dzīve ir tāda, ka tu domā, kā pagodināt viņu, un tajā tu atrodi piepildījumu savai dvēselē, tad tu raugies arī uz šiem norādījumiem attiecībā uz seksualitāti, tu raugies pavisam savādāk. Tu raugies nevis kā bārenis, bet kā bērns, kuram ir tēvs un kurš grib labāko tavā dzīvē. Un, protams, ticības dzīve mums kaut ko maksā, vai ne? Bet dārgas lietas dzīvē, viņas kaut ko maksā. Ja kāds no jums ir sportists, arī būt par sportistu, tas maksā. Vai ja kāds no jums ir uzņēmējs, arī tas maksā celties, darīt, pielikt pūles. Un līdzīgi par ticības dzīvi, ja mēs zinām, ka arī tam ir sava cena. Un nepavēlti Jēzus stāstīja šo līdzību par pērli, viņš stāstīja par šo tirgotāju, kurš ieraudzīja šo pērli. Tad viņš savā sirdī nolēma, ka viņš kaut ko darīs. Un tad viņš darīja. Viņš gāja un pārdeva pilnīgi visu, lai iegūtu šo vienu pašu dārgāko lietu. Un ja es to stāstīju par debesu valstību, un ja tu esi to piedzīvojis, varbūt tu esi arī pat piedzīvojis to, ka cilvēki apkārt smējās par tevi un saka, ko tu tur ar to Dievu ņemies, vai tad vajag tik radikāli. Bet tu tā kā tirgotājs, kas ir ieraudzījis šo pērli, viņš zina to cenu, tu smaidi un saki, es zinu, ko es daru, es esmu to izvēlējies, es gribu to dārgāko savā dzīvē. Un mūsu ticības dzīve tā prasa rīcību un tā prasa, vai ne, lēmums arī. Un tā rīcība un lēmumi tie arī attiecās uz mūsu seksualitāti, par ko mēs runāsim šajā rītā. Dažiem tas ir ļoti nērti, jo daži cilvēki domā, ka ticība tas ir tikai par manu iekšējo cilvēku. Tas ir par to, ko mēs darām šeit svētdienā, ka mēs lūdzam, stiprinamies ticībā. Bet kas attiecās uz fizisko, redzamo lietu, uz kaut ko fizisku un redzamu, tas tā ir mazāk svarīgi. Varbūt tas tā nedaudz sekundāri, vai mums neērti runāt. Un seksualitāte, tāpat kā nauda, šīs divas lietas uzreiz liekas, es gribu palikt privāti šajā jautājumā. Es pat nejūtos varbūt komfortabli par to dzirdēt baznīcā. Bet Jēzus par to runāja, un Dieva vārds par to runā, un tāpēc mēs par to domājam. Pirmie kristieši pirmajos gadsimtos, daudzi no viņiem
viņi nāca no pagānu vides, no grieķu vides. Un tā vide, no kuras viņi atgriezās pie Kristus, ietekmēja arī viņu domāšanu, viņu uzskatus par seksualitāti, uzskatus par dzīvi, kā vajag, kā nevajag dzīvot. Un daudz no viņiem vispār kristīgā, tāda 1. gadsimta kristietībā izveidojās tāda subkultūra attiecībā uz seksualitāti un vispār uz tām fiziskām lietām, ka garīgā dzīve, tas patiesais garīgums ir tad, kad tev interesē tikai tas neredzamais, un viss, kas attiecās ar fizisko, tas ir tāds sekundārs. Savā ziņā, ja tu biji 1. gadsimta kristietis un tu gribēji būt labākais, tā kā visvairāk nodevies Kristum, tad tu sapņoji par dzīvi, kur tu būsi viens, kur tev neinteresē attiecības, kur tev neinteresē laulība. Varbūt ideālā gadījumā arī tu vari nomirt pēc tam mocekļu nāvē. Tas bija tas augstākais garīguma pakāpe. Tā nav īsti bībeliska, bet ņemot vērā to pasaules ietekmi, ar kādu cilvēku ienāca draudzē, viņi raudzījās uz to, ka, ja tu precies, tad neviens neteiks, ka tu esi, otrās šķiras kristietis, bet tas nav tik svēti, kā ja tu vari būt viens. Tas bija tāds iekšējs tāds mīts. Un mūsdienās mēs savā ziņā redzam, vismaz evaņģēliskās draudzēs, mēs redzam to otru pusi, ka savā ziņā tāpēc, kad ir sabiedrībā tāds naids pret ģimeni, ka ģimene ir kļuvusi tāda un ģimenes vērtības ir kļuvusi tas pats svarīgākais. Ka cilvēks varbūt, ka viņš ir kristietis, viņš ir viens, viņš tā īsti nejūtās labi, jo visu laiku tiek runāts par ģimeni, par ģimenes vērtībām. Un viņam liekas, ka tas ir tas absolūtais piepildījums, ja tu esi kristietis, ja tu apprecējies un radi bērnus. Bet patiesībā Dieva vārds mums saka, ka neviens, ne otrs nav labāks. Un ka patiesībā tu vari būt kristietis, tu vari būt dzīvot viens, un tu vari dzīvot savu dzīvi, piepildīt uzdevumu, ko Dievs tev devis. Un tu vari arī dzīvot laulībā. Pāvils raksta šeit 7. pantā, es gribu, lai visi cilvēki būtu tādi kā es, bet katram ir sava īpaša dāvana no Dieva, vienam tāda, otram citāda. Kāds varbūt teiks, ka būt vienam, tā ir dāvana tikai tad, ja es to izvēlos. Ja es gribu to, tad tā ir dāvana, bet ja manā dzīvē es esmu situācijā, kur es esmu viens, vai tāpēc, ka esmu šķīries, vai tāpēc, ka man nav bijusi iespēja apprecēties, vai tu esi jaunietis, un tu esi šobrīd viens, tu varbūt vēlies nākotnē apprecēties, tu nezini, vai to varēsi, bet tu esi viens. Un tad šķiet, vai tad tāda dzīve arī var būt dāvana? Tāds izaicinājums, vai ne? Bet patiesībā Dievs mums saka, ka vienalga, vai tu esi viens, vai tu esi laulībā, tev dzīve ir dāvana. Arī tad, ja tu esi viens, pats to neizvēloties un to staigā ar Dievu, bet tā ir sanācis, ka dzīvē tev nebūs laulība. Un tu saproti, ka man nav lemts, bet tajā pašā laikā Dievs tev var dot piepildītu, bagātīgu, auglīgu dzīvi, neskatoties to, ka tu esi viens. Tas nav tāds trūkums dzīvē, kā tu saki, tas ir kaut kāds iztrūkums. Un lai jūs nemulsina šis pants 7. pantā, kur Pāvils saka, es gribu, lai visi cilvēki ir tādi kā es, tas ir neprecēti. Un arī 8. pantā viņš saka, tiem palikt labāk tādiem pašiem kā es, neprecētiem. Mums jāredz, kad Pāvils raksta šo vēstuli kontekstā. Šīs pašas 7. nodaļas 26. pantā viņš raksta tādu svarīgu lietu. Viņš raksta, tā man šķiet, ka tagadējā bēdu laikā ir cilvēkam labi palikt tāpat. Tas nav tā universāli visiem kristiešiem, kad augstākā lieta ir palikt vienam un tad apprecēties, bet Pāvils saka, tagadējā bēdu laikā, 26. pantā. Tagadējā bēdu laikā varbūt tā ir laba izvēle. Un es domāju, vai mēs dzīvojam tādā bēdu laikā, vai tas arī uz mums attiecās. Un pirms dievkalpojuma es lejā apsēdos un lasīju baptistu vēstnesi, tur joprojām stāv, kāds var paņemt. Un tur ir raksts par kristiešiem Irānā.
Un tur ir raksts par viņu situāciju, par vajāšanām, par to, kā viņi izdzīvo ticību. Un es domāju, jā, varbūt tādā situācijā, kad tu esi valstī, kur tev var jebkurā brīdī dēļ tavas ticības nogalināt, ir vērts izvēlēties palikt vienam. Tādā kontekstā varbūt arī Dieva vārds Pāvils šeit raksta par to. Tātad būt laulībā un būt vienam pašam, viena lieta nav labāka par otru. Dievs dod tev pilnīgu dzīvi, dod piepildītu dzīvi. Bet, protams, ir svētība būt vienam, ir svētība būt laulībā. Ir izaicinājums būt vienam, ir izaicinājums būt laulībā. Un droši vien tas lielākais vai viens no lielākajiem izaicinājumiem, kad tu esi viens, ir taisni seksualitāte. Ko lai es daru ar to? Mēs dzīvojam laikmatā, kad visapkārt tev vienaudži, draugi, kolēģi, visi stāsta par saviem seksuāliem piedzīvojumiem, par savām attiecībām. Nav nekādu robežu, un visi cilvēki viens otram aplaudē par to. Un arī ļoti grūti būt kristietim, būt vienam, un tajā pašā laikā dzīvot seksuālā atturībā, kā Dieva vārds to māca. Visa mūzika, filmas, internets, teātris, viss runā par visu, tikai ne par to, ka tev vajadzētu būt atturīgam savā seksualitātē. Un tas nozīmē, ka tā tiešām ir liela izvēle kristietim. Teikt, es sekoju Kristum, es esmu Kristus māceklis, es esmu kristietis. Un es piepildīšu to, kas šeit vārdā ir rakstīts. Un es dzīvošu seksuālā atturībā, zinot, ka varbūt tas ir krusts, kas man jānes ikdienas. Tas nebūtu nav viegli. Un Dieva vārds arī nesaka, ka tas ir viegli. Bet tajā pašā laikā Dievs ir aicinājis, viņš ir aicinājis, lai tu dzīvo, ja tu esi viens, lai tu dzīvo seksuālā atturībā. Un, diemžēl man jāsaka, ka daudziem kristiešiem šis ir liela grūtība, liels izaicinājums. Arī klupšanas akmens. Varbūt daudz cilvēku saka, esmu gatavs sekot Kristum, lai ko tas maksātu, bet kas attiecās uz šo seksualitāti un attiecībām, man ir tik grūti to atdot Dievam. Man ir tik grūti uzticēties Dieva vārdam un nemēģināt kaut kā viņu sagrozīt, bet teikt, nē, Dievs ir teicis, es sekošu viņam, jā, tas maksā, bet es to darīšu ar prieku. Bet tai pašā laikā, mīļie, ir tik daudzi cilvēki, kas mums ir piemērs dzīvē, kas ir dzīvojuši savu dzīvi, kas ir bijuši vieni, kas ir cīnījuši šo cīņu un piedzīvojuši Dieva uzvaras. Varbūt caur arī šīm cīņām attiecībā uz seksuālo atturību piedzīvojuši īpašu Dieva svētību, ka Dievs svēta ar savu spēku, īpašu žēlastību piedzīvojuši. Un ir iespējams dzīvot šajā dzīvē un teikt, jā, tas ir tas, ko Dieva vārds māca, un es pieņemu to. Pat tad, kad ir grūti, pat tad, kad man negribās, es saku, bet nē, šis ir tas, kam es izvēlos sekot kā Kristus māceklis. Ņem savu krustu ikdienas. Un tad mēs redzam, ka ir arī norādes precētajiem. Tur rakstīts, ka vīrs, lai izpildu savu pienākumu pret sievu un sievu pret vīru. Sievai nav noteikšana par savu miesu, bet vīram, un tāpat vīram nav noteikšana par savu miesu, bet sievai. Nenovērsieties viens no otra, kā viens savstarpēji vienojoties. Patiešām, kā pagājušajā svētdienā arī Kāras sludināja, ka seksuālā tuvība tā ir Dieva dāvana laulībai. Tas ir Dieva dizains. Tas nav tā, ka cilvēks grēkā krišanas rezultātā to ir izdomājis, bet tā ir svētība. Un Dievs ir teicis, tā ir svētība laulībai. Un Dievs ir paredzējis, lai mums būtu apusēji piepildošas, veselīgas, regulāras seksuālās attiecības starp vīru un sievu laulībā.
Bet redziet, tas, kas šeit rakstīts, ka sievai nav noteikšana par savu miesu, bet vīram, tāpat vīram nav noteikšana par savu miesu, bet sievai, tas nozīmē, ka mūsu seksualitāte patiesībā nepieder mums pašiem, bet ka tā ir dāvana tam otram cilvēkam šajās derības attiecībās. Dažreiz mums var būt tāda nepareiza ilūzija, ka es apprecēšos, un tad gan visas manas seksuālās iekāres taps apmierinātas, un ka vispār laulība tas ir par mani, lai es taptu piepildīts, un viss, tagad beidzot es saņemu. Bet Dieva vārds saka, ka mūsu seksualitāte ir dāvana tam otram, ka patiesībā tas, kā Dievs man ir radījis, ir, lai es iepriecinātu to otru. Praktiskajā dzīvē es ņemšu piemēru no vīra puses. Tas nav tā, ka vīrs grib seksu, ņemot vērā vīriešu hormonālo sistēmu, tas ir visu laiku, principā. Un tad sievas pienākums ir atcerēties, pareizi, es jau nepiedaru pati sev, tad es uzreiz skrienu, lai tikai vīru apmierinātu. Tūlīt mīlēsimies. Bet vīram nepieder viņa seksualitāte, tas nozīmē, ka viņam jādomā, kā izpietikt savai sievai, kā iepriecināt savu sievu un otrādi. Un praktiskajā dzīvē tas nozīmē divas lietas. Tas nozīmē, ka no vienas puses es dāvinu sevi tam otram cilvēkam, lai iepriecinātu viņu. Bet cerēs, tas nozīmē arī, es atturu savu seksualitāti, lai kalpotu tam otram cilvēkam. Un mums tik svarīgi, tie, kas jūs esat laulības derībā, tik svarīgi redzēt abas šīs lietas. Redzēt garīgo skatu un redzēt praktisko pusi. Tas garīgais skats ir tieši šis, ko mēs lasījām, ka mūsu seksualitāte tā nepieder mums pašiem, bet tā ir dāvana otram, lai mūsu mīlestība un pieķeršanās, lai tā augtu un mūs pasargātu no kārdinājumiem. Un tad ir tā praktiskā puse. Ka dažreiz tas nozīmē atturību, bet dažreiz tas nozīmē dāvināšanu, ka es izvēlos seksuālu tuvību, lai to otru iepriecinātu. Redziet, ja mēs redzam tikai to garīgo pusi, tad var būt tā, ka es sagaidu no savas sievas vai sieva sagaida no sava vīra, es sagaidu, ka viss būs tikai par mani. Un dažreiz mēs varam pat sarūktināties savā sirdī. Redzi, man tā sieva vai vīrs, viņš nedomā par mani. Vai ja mēs redzam tikai praktisko pusi, tad var būt tā, ka es domāju, bet man nevajag dzīvē tik daudz seksa. Un tas, ka tam otram vajag, tā ir viņa problēma. Lai viņš pats tiek ar to galā. Es nevēlos tik daudz tuvības. Bet redziet, veselīgas attiecības, veselīga seksuālā tuvība laulībā, tā ir tāda, ka, ja ir nepieciešams, tā ir atturība, ja nepieciešams, tā ir dāvināšana viens otram, un ka mums ir šis lielais skats, ka tu zini, ka tu baudi tuvību laulības attiecībās, ka tā ir Dieva svētība, ka Dievs to patiesībā viņš saka, es to svētīju, tas ir labi, tas ir stiprinoši tavai laulībai. Pieņem to ar prieku. Saglabājot šo skatu, droši vien tie, kas jūs esat laulībā, jums vajadzētu būt šai sarunai starp vīru un sievu un jautāt, vai es esmu dāvana tavā dzīvē. Varbūt es esmu pārāk egoistisks šajās attiecībās. Vai arī varbūt jūs ticat šim lielajam bibliskajam skatam, bet praktiskajā dzīvē jūs saprotat, mums ir grūtības šo izdzīvot. Mēs tam ticam, mēs tam piekrītam, bet praktiskajā dzīvē mēs dažādi iekšēji cīnāmies. Par laimi, ka mēs dzīvojam laikmetā, kad ir iespējams iet uz laulības kursiem, arī kristiešiem, kas laugās uz laulību no bibliska skata, un mācīties vienam par otru, mācīties par atšķirībām sievietes un vīriešu seksualitātē un pieaugt tajā. Un ir labi, ka mēs varam runāt par seksualitāti. Es zinu, ka mēs visi jūtamies neērti. Bet tas ir aktuāli mūsu dzīvēs. Ir labi, ka mēs to varam runāt. Ir labi, ka mēs varam domāt par to, jo tāpēc, ka tas ir rakstīts Dieva vārdā. Arī šī vēstule korintiešiem viņa tika lasīta publiski draudzes priekšā, un draudze par to runāja.
Taču tajā pašā laikā es gribu teikt, mīļie, gan neprecēti, gan precēti, ka seksualitāte ir tikai viena daļa no mūsu dzīves. Seksualitāte nav Dievs, vai ne? Un mēs dzīvojam, vai tu esi precējies vai neprecējies, mēs dzīvojam visi ar šo lielo aicinājumu patiesībā sekot Dievam, dzīvot viņa ticības dzīvē, piedzīvot Dievu, iepazīt viņu vairāk. Tas ir tas mūsu galvenais fokus. Un dažreiz mums var šķist, ka sevišķi varbūt jaunam esot, ka tas, ko es dzirdu Dieva vārdā par seksualitāti, tas ir tik drausmīgi. Un man ticības dzīve aizliedz to, un kā lai es tieku galā ar visiem saviem hormoniem, visu pārējo. Bet Dievs jau mums dod atbildi. Dievs mums dod atbildi, un viņš dod savu realitāti. Vēstulē Galatiešiem 5:16 rakstīts: staigājiet garā. Staigājiet garā, tad jūs miesas kārību savaldīsiet. Redziet, atbilde jau ticības dzīvē nav tas, ka es esmu labs kristietis, ja es nedaru to un nedaru to. Tā ir tikai daļa no mūsu dzīves. Bet tā lielā ticības dzīve un viss fokus arī šajā dievkalpojumā, kā mēs dziedājam dziesmās, ir to, ka es eju pretī Dievam. Un Dievs man dod savu garu. Un kad Dievs man ļauj piedzīvot šo svētā gara dzīvi, šo ticības dzīvi, šo piepildīto dzīvi, arī, kad tas prasa attiecībā uz manu seksualitāti pieņemt kaut kādus lēmumus. Un, protams, ka varbūt kāds teiks, ka šī cīņa, tas nav galīgi viegli, un es tam piekrītu. Un Dieva vārds arī to saka. Bet atbilde nav tajā, ka mēs vairāk saņemamies, vairāk apsolamies, vai atbilde arī nav tajā, ka mēs par to nerunājam un nedomājam, un tas ir tāda tabū tēma. Bet atbilde tajā, ko Dievs saka, ka tikai svētajā garā mēs varam būt svētīgi mūsu laulībās, un tikai svētajā garā mēs varam būt svētīgi arī esot vieniem pašiem. Un Dievs jau grib mums dot uzvaras. Dievs grib mums dot šo dzīvi, ko Jēzus bija apsolījis, ka tev būs dzīvība un pārpilnība, neskatoties uz visiem izaicinājumiem. Neskatoties to, ka ticība maksā, un tas nozīmē arī kaut kādus lēmumus. Bet tik un tā, tev ir šī dzīve, kurā ir svētā gara dzīve, kur ir tev piepildījums tavai dvēselē. Pat ja tu cīnies. Varbūt kādam neprecētam šķiet, ka, es negribu tā atklāt teikt, bet es nedaudz pagrēkošu. Es gribētu nedaudz pagrēkot, nedaudz pabaudīt, kaut kādu pieredzi iegūt, un tad es nožēlošu, un tad es nākšu atpakaļ pie Dieva. Un es gribu teikt, ja kādam ir tādas domas dzīvē, kas ir normāli, kad vēlns kārdina ar šīm domām, tad es gribu teikt, pajautājiet kādam, kurš ir bijis tādā situācijā, kurš ir aizgājis it kā nedaudz pagrēkot, it kā nedaudz iegūt kaut kādu pieredzi. Un pajautājiet, vai viņš uzskata, ka tā bija vērtīga pieredze, tas bija ļoti labi, tagad es zinu, kā tas ir, un tagad ir labi dzīvot ar Dievu. Es jums garantēju, ka tā nav. Es jums garantēju, ka cilvēks teiktu, ja es vēlreiz varētu izvēlēties savu dzīvi, ja es vēlreiz varētu izvēlēties šo lēmumu, es teiktu, nē, es gribu dzīvot pēc Dieva dizaina. Es negribu sāpināt citus un tapt sāpināts pats. Precētajiem savukārt man jādomā par šo atgādinājumu, ka Dieva vārds saka, ka mēs esam viena miesa. Un tas nozīmē, ka mēs esam arī viena komanda. Un tas nozīmē arī attiecībā uz seksualitāti, ka mums vajag šo sarunu savā starpā, pārim, vīram un sievai savā starpā, un teikt, kā mēs varam būt vienā komandā attiecībā uz seksualitāti. Kā es kā sieva varu palīdzēt tev vīram, kā es kā vīrs varu palīdzēt tev sievai, un nevis karot savā starpā, bet teikt, kā mēs varam cīnīties kopā, kā mēs varam garīgi piedzīvot to, ka mēs piedzīvojam uzvaras un svētību savā dzīvē. Un gan precētiem, gan neprecētiem es gribu teikt, lūdziet par savu seksualitāti. Dievs nav šokā
ka tu saki to, kas notiek tavā dzīvē. Dievs patiesībā aicina, viņš saka, tur, kur tu esi. Viņš aicina, nāc, saki visu savas cīņas vai visas savas vēlmes. Un Dievs grib spēcināt tev, viņš grib dot tev savu garu. Viņš grib dot, lai tava ticības dzīve ir spēcīga, lai tava seksualitāte ir veselīga un lai tu esi spēcīgs un augļus nesošs Kristus māceklis. Es nesen lasīju kādu biogrāfiju par priesteri, par katoļu priesteri, kurš, protams, dzīvo celibātā, kā jau katoļu priesteris. Un viņš jauns būdams, viņš piedzīvoja milzīgus uzbrukums seksuālā sfērā. Un viņš saka, ka viņš bija gan izjauja pārliecināts, ka viņam jāatmet ir vispār savu kalpošanu, jo ja jau manā dzīvē ir tādi kārdinājumi, tad es vispār neesmu cienīgs vadīt un kalpot cilvēkiem. Un viņam bija iespēja aizbraukt pie mātes Terēzes uz Indiju un kalpot tur cilvēkiem, kas ir slimībā. Un esot kopā ar māti Terēzi, iegūstot tādu uzticēšanos un redzot, ka viņa ir tāda garīga mamma, kas spēj dot labus garīgus padomus, viņš dalījās ar viņai grēksūdzē. Viņš teica, šī ir mana cīņa ar seksualitāti. Ko man darīt? Un tā māte Terēze viņa savā tādā mīlestībā viņa aizlūdz par viņu, un tad viņa deva viņam šo padomu. Viņa teica, dari tā, vienreiz dienā stundu, ja tu nevari tik daudz 45 minūtes, vienkārši slavē Dievu. Vienkārši slavē, adorē, pielūdz Dievu, dzied viņam dziesmas, vienkārši saka, Dievs, paldies, kāds tu esi, paldies, ka tu mani mīli. Slavē viņu par viņu raksturu, par viņu žēlstību. Vienkārši turpini to darīt katru dienu. Un attiecībā uz taviem kārdinājumiem vienkārši nedari tos. Un viņš bija gandrīz vai apvainojies. Viņš teica, es gandrīz kā Nāmans, kuram lika kristīties Jordānas upē. Viņš teica, tas ir kaut kāds muļķīgs padoms, ko šī sieviete vispār zina. Bet viņš viņai paklausīja. Un tad viņš teica par to stiprinājumu, par to atgādinājumu, kas ir atgādinājums arī mums, ka spēks nāk no Dieva. Spēks mūsu dzīvē, piepildījums mūsu dvēselē, izturība, iepriecinājums, augļi, tie nāk no Dieva. Un ka tiešām, ja mēs katru dienu raugamies uz Dievu, un praktiskajā dzīvē tas var būt ļoti dažādi, citam tā ir pielūgsmes mūzika, Dieva vārds vai vienkārši lūkšanas, vai vēl un vēl lietas, bet ka tu turpini to darīt. Un ka tu piedzīvo, ka pamazām svētā gara augļi tavā dzīvē aug. Un tu vairāk mīli Dievu, tu spēj nokratīt kārdinājumus savā dzīvē. Nobeigumā es gribu teikt, ko varbūt kādam no jums ir šis jautājums, ko darīt, ja es savā seksuālajā dzīvē esmu visu sabojājis. Ko darīt, ja varbūt tev ir bijušas seksuālas attiecības pirms laulības, vai varbūt tev ir bijušas seksuālas attiecības un tā tu nekad neesi apprecējies, vai varbūt kādam bijušas homoseksuālas attiecības, vai kāds varbūt piedzīvojis, ka seksuāla attiecība rezultātā ir bijusi grūtniecība, varbūt kāds ir izdarījis arī abortu savā dzīvē, varbūt vēl kāds neminēts grēks. Ko darīt, ja tu esi jau visu šajā sfērā, tu varētu teikt, esmu visu sabojājis. Viņai tā labā lieta ir, ka Dieva dēls, Jēzus Kristus, viņš nomira pie krusta. Viņš izlēja savas dārgās asinis. Lai ik viens, lai tu, lai es, lai mēs varētu nākt pie viņa un saņemt piedošanu, saņemt viņa žēlastību, saņemt viņa pieņemšanu. Jāņa evaņģēlijā 8. nodaļā, kad pie Jēzus atveda sievieti, kas bija darījusi tik daudz taisnu seksuālu grēku, un viņa atveda, lai nomētētu ar akmeņiem, jūs zinat šo notikumu, un tad Jēzus viņai saka šos vārdus, es tevi nepazudinu, ej un negrēko vairs. Es tevi
nepazudinu, ej un negrēko vairs. Un droši vien, ka tas arī ir jāsaņem mums, ka mēs pieņemam to no Kristus un sakām, ka Kristus saka arī mums šos vārdus šodien, šeit un tagad, vienalga, kur mēs būtu. Un, mīļie, mēs nevaram pagriezt laiku atpakaļ. Mēs nevaram, kaut mēs gribam, mēs nevaram vairs, atgriezt to, kas ir noticis. Bet mēs varam lūgt no Dieva piedošanu. Mēs varam lūgt no Dieva žēlastību. Mēs varam lūgt no Dieva spēku. Mēs varam lūgt Dievu arī par tiem cilvēkiem, ar kuriem mēs esam grēkojuši un pret kuriem mēs esam grēkojuši. Lai Dievs dod savu žēlastību, lai Dievs dod savu piedošanu, lai Dievs dod savu garu arī viņiem, kad viņi var nākt gan pie atgriešanās, gan pie dziedināšanas, gan pie atjaunošanas. Dievs tiešām ir tāds, kurš, kā ir rakstīts vārdā, ka vienalga, cik asiņaini mūsu grēki būtu, cik lieli mūsu grēki būtu, viņš ir uzticams. Ja mēs nākam un atzīstamies, tad viņš piedod, tiešām piedod mums mūsu grēkus. Viņš šķīstī no visas netaisnības. Un vēl vairāk Dieva vārdā rakstīts, ka viņš dod savu garu, lai mēs dzīvotu pestīšanas priekā, lai mēs varētu dziedāt šo dziesmu. Es vairs neesmu baiļu vergs, es vairs neesmu grēka vergs, es esmu Dieva bērns. Neskatoties to, kāda dzīve man ir bijusi vai ko esmu darījis savā dzīvē. Šodien, mīļie, katram vienam no jums, un es nezinu jūsu dzīves tik smalki vai tik daudz, katram no vienam vienalga, kur jūs būtu arī šajos izaicinājumos vai šos jautājumos attiecībā ar seksualitāti, Dievs jums piedāvā savu žēlstību. Dievs jums piedāvā savu piedošanu. Dievs jums piedāvā savu svētību, kad jūs sakat, kungs, es gribu šķīstīties no saviem grēkiem. Te pašā laikā es gribu iet ar tavu spēku, iet ar tavu garu. Iet, lai šis vārds, ko mēs lasām, lai tas kļūst dzīves manā dzīvē, lai tas kļūst tāds, kas atjauno, tāds, kas dod prieku. Šis ir tas, ko Dievs piedāvā mums katram šajā rītā. Tas jautājums droši vien paliek atvērts jums, vai tas ir tas, ko tu pieņem savā dzīvē. Vai tas ir tas, kas tavā dzīvē šodien arī vajadzīgs un ko tu saki, es pieņemu Dieva žēlstību. Lūgsim Dievu.